Labrīt visiem klātesošiem, kas ieradušies pie mums uz biroju. Labrīt arī tiem, kas mūs skatās tiešraidē YouTube, mūsu kanālā. Tas notiek visu paralēli. Mani sauc Māris Brizgo, esmu Eleks Kļaviņš asociētais partneris. Seminārs, kādu akciju veidu izvēlēties, mēs rīkojam kopā ar Nasdaq CSD, Centrālo vērtspapīru depozitāriju un ar Svetbanku. Pagājušā gada vasarā bija būtiski grozījumi komerclikumā, kas attiecās uz akciju sabiedrībām, kas paredz līdz šī gada 30. jūnijam noteiktas prasības izpildīt. Par to mēs šodien arī pastāstīsim. Tāpat arī viena no pēdējām aktualitātēm ir Latvijas Finēra akcionāra konstitucionālā sūdzība Satversmes tiesā. Arī tai mēs pieskarsimies, tā ir pēdējā aktualitāte, kur ir apstrīdētas šīs konkrētās komerclikuma grozījuma prasības. Un īpaši akcentu mēs veltīsim dematerializētajām akcijām, tāpēc arī esam uzaicinājuši mūsu sadarbības partnerus Svetbanku un Nasdaq CSD, kas pastāstīs vairāk par vērtspapīriem. Tad sākam, un es dodu vārdu manai kolēģei Zanei Bulei-Mitkai, kura tad pastāstīs par komerclikuma prasībām. Paldies! Labdien! Mani sauc Zana Bulei-Mitka, esmu asociētā partnera un zvērināta advokāta Eleks Kļaviņš birojā. Mans temats ir komerclikuma prasības un regulējums akcijām, un kā jau Māris minēja, un noteikti jūs jau daudz esat dzirdējuši, ka pagājušajā vasarā stājās spēkā grozījumi komerclikumā, kas cita starpā arī reformēja akciju uzskaits un reģistrācijas kārtību. Un, lai tas šodienas stāstījums būtu tāds jēgpilnāks, manuprāt, ir svarīgi pastāstīt ne tikai par tiem grozījumiem, bet vispār par to, kāds tad ir regulējums un prasības komerclikumā attiecībā uz akcijām un to uzskaitas kārtību. Tad es mēģināšu šodien tā strukturēti pastāstīt par šo regulējumu. Bet vienlaikus arī es domāju, ka ir jāuzsver tas, kas tad mainījās ar šiem grozījumiem. Atgriežoties pie grozījumiem, tie likumdevēja mērķi saskaņā ar anotāciju attiecībā uz akciju uzskaitu un reģistrāciju bija 3. Pirmkārt, pilnveidot un padarīt skaidrāku regulējumu, jo iepriekšējais regulējums saturēja vairākus robus. Tas bija neskaidrs un arī bieži tika praksē interpretēts nepareizi un piemērots nepareizi. Otrais mērķis bija nodrošināt akcionāru struktūras caurspīdīgumu, un šis ir saistīts ar to, ka akciju sabiedrībām ir uzlikts par pienākumu turpmāk publiskot savus akcionārus. Šāda prasība bija līdz šim spēkā un attiecās tikai uz SIA-ām, uz akciju sabiedrībām šāds noteikums nebija. Un šī prasība, šādu noteikumu likumdevējs ieviesa atbildot uz izteikto kritiku par to, ka akciju sabiedrības tā iemesla dēļ, ka netiek publiskoti to akcionāri, palielina risku, ka šādas struktūras var tikt izmantotas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā. Un atbildot šo kritiku, likumdevējs noteica, ka arī akciju sabiedrībām ir jāpublisko savi akcionāri, lai mazinātu šos AML riskus. Un nav arī noslēpums, ka arī līdz šim bieži uzņēmēji izvēlējās akciju sabiedrību kā uzņēmēja darbības formu tikai tā iemesla dēļ, ka varēja nepubliskot šos akcionārus. Un to arī apliecina statistika un dati, proti 80%, vairāk nekā 80% no visām Latvijā dibinātajām akciju sabiedrībām ir tikai ar vienu akcionāru, kas nozīmē, ka, protams, ne visas, bet noteikti lielākā daļa to ir izvēlējušās tikai tā iemesla dēļ, lai varētu nepubliskot šos akcionārus, jo pēc idejas, ja akciju sabiedrībai tikai viens akcionārs, tas vairāk liktu domāt, ka SIA kā komercdarbības forma būtu daudz piemērotāka, ņemot vērā, ka SIA ir gan mazākas prasības gan uz pamatkapitālu, gan uz izpildu institūciju sastāvu un kopumā netik stingrs regulējums, kāds ir akciju sabiedrībām. Un tad tas trešais mērķis bija nodrošināt piekļuvi ziņām par akcionāriem un patiesā labumu guvējiem vienu vietu, proti uzņēmumu reģistrā. Kādus tad akciju veidus paredz komerclikums? Tiek paredzēti 2
proti reģistrētas akcijas, kas iepriekš tika sauktas par vārda akcijām, un dematerializētas akcijas, kas iepriekš bija pazīstams kā uzrādītāja akcijas. Reģistrēta akcija ir tāda, kas tiek uzskaitīta akcionāra reģistrā, un no šādas akcijas izrietošās tiesības pieder personai, kura kā akcionārs ir ierakstīta sabiedrības akcionāra reģistrā. Savukārt dematerializēta tiek iegrāmatota centrālajā vērtspapīru depozitārijā, un no šādas akcijas izrietošās tiesības ir personai, uz kuras vārda finanšu instrumentu kontā akcija ir iegrāmatota atbilstoši finanšu instrumentu tirgus likuma prasībām. Attiecībā uz akciju veidiem tātad nekas nav mainījies, tie joprojām ir tie paši iepriekšējie. Vienīgais, kas ir mainījies, ir to apzīmējums, proti vārda tātad šobrīd tiek saukta par reģistrētajām un uzrādītāji par dematerializētajām. Kas ir mainījies, ir tas, ka iepriekš sabiedrības varēja vienlaikus emitēt abus šos veidus. Šobrīd ir pateikts, ka akciju sabiedrībai var būt tikai viena veida akcijas, tātad vai nu reģistrētās vai dematerializētās. Jaunums ir tas, ka no komerclikuma ir izslēgta prasība par akciju formu, un tā vairs nav ziņa, kas ir jānorāda statūtos. Un tieši šīs prasība norādīt formu un šīs formas prasības bija tās, kas praksē sagādāja vislielāko nesaprašanu, kur visbiežāk likums tika kļūdaini interpretēts un piemērots. Un visbiežāk tas bija gadījumos, kad sabiedrības bija izvēlējušās emitēt vārda akcijas dematerializētā formā. Bieži šādu sabiedrību akcijas nebija iegrāmatotas finanšu instrumentu kontos, lai gan komerclikums to prasīja. Un, piemēram, šādu akciju pārdošanas gadījumā bieži vien tika prasīts izsniegt akciju apliecības, kas liecina, ka tās tomēr tad ir papīra akcijas, un vai tika lūgts izsniegt izrakstus no akcionāra reģistra. Šobrīd tas ir novērsts, un šādām neskaidrībām vairs nevajadzētu idejiski būt. Un visbeidzot, reģistrētas akcijas var konvertēt par dematerializētām un otrādi dematerializētas par reģistrētām. Tas gluži nav jaunums, bet iepriekšējā kārtība paredzēja to, ka akciju konversija bija iespējama, bet tā atšķirība ar šī brīža regulējumu ir tā, ka agrāk to varēja prasīt konkrēts individuāls akcionārs attiecībā uz sev piederošajām akcijām, tad, ja tas bija paredzēts statūtos. Tagad var konvertēt visas akcijas, nevis tikai akcionāram, kādam individuālam akcionāram piederošas akcijas. Ja akciju sabiedrība vēlas konvertēt akcijas, ir jāpieņem akcionāru sapulces lēmums un jāizdara attiecīgi grozījumi statūtos. Tagad pārējot pie šiem akciju veidiem sīkāk, reģistrēto akciju uzskaita. Tā kārtība ir pilnveidota un vienādot ar SIE daļu uzskaitas kārtību. Te es varbūt tā ļoti detalizēti nestāstīšu, es domāju, ka daudziem ir zināma SIE daļu uzskaitas kārtība, bet tie pamat pieturspunkti un pamat noteikumi ir sekojoši. Proti, tas jāuzskaita akcionāra reģistrā, kuru ved valde. Akciju sabiedrības akcionārs reģistrs sastāv no nodalījumiem, un katrs šāds jaunais nodalījums jāpievieno chronoloģiskā secībā. Un nodalījums ir, katru nodalījumu veido vienā reizē izdarīto ierakstu kopums, kas atspoguļo akcionāru sastāvu tā nodalījuma sastādīšanas brīdī. Katru nodalījumu sastāda 2 eksemplāros, viens iet uz uzņēmumu reģistru, viens paliek sabiedrības rīcībā. Nodalījums jāparaksta ar notariālo parakstu vai ar drošu elektronisko parakstu. Lūgumu izdarīt ierakstu šajā nodalījumā iesniedz tā persona, uz kuru attiecas tas ieraksts. Ja, piemēram, akcijas tiek pārdotas, tad šis ieraksts, lūgums veikt ierakstu akcionāra reģistrā ir jāiesniedz gan pārdevējiem, gan pircējiem, jo pārdevēja gadījumā viņš tiek izsvītrots no tā reģistra, savukārt pircējs savukārt tiek ierakstīts, tad tur ir 2 personu iesniegums. Savukārt, piemēram, ja akcijas ir iegotas mantojumā vai komercijas realizācijas ietvaros, tad iesniedz šo akciju ieguvējs šādu iesniegumu. Valdē pēc šāda pieteikuma saņemšanas ir pienākums izdarīt ierakstu akcionāra reģistrā un akcionāra reģistru iesniegt uzņēmuma reģistram,
kurš savukārt šo saņemto informāciju publicē akciju sabiedrības lietas publiskajā daļā. Un tad tas ir pieejams visām trešajām personām, kurām tas ir interesanti un kuras tas interesē. Tālāk es sev un jums uzdodu jautājumu, vai ir iespējams nodot akcionāru reģistra vešanu trešajai personai, un šis jautājums ir radies tāpēc, ka iepriekš sabiedrības, kuras bija emitējušas dematerializētas vārda akcijas, bieži uzticēja praksē šo reģistru vešanu trešajai personai. Es visbiežāk esmu redzējis gadiem, kad tas tika uzticēts depozitāriem, un lai gan tas no komerclikuma tādā tiešā tekstā neizrietēja. Tas izrietēja no 234. panta iepriekšējās redakcijas, kas pieļāva šādu iespēju, proti tīpaši tas formulējums, ka ierakstu pareizību akcionāru reģistrā ar savu parakstu apliecina valdes priekšsēdētājs vai valdes pilnvarots loceklis, kas liecina par to, ka šo ierakstu kā tādu tajā reģistrā var izdarīt arī kāda cita persona. Šobrīd komerclikuma 234. pants ir vienādots ar to pašu kārtību, kāda ir attiecībā uz iedalībnieku reģistra vešanas kārtību, kas imperatīvi paredz, ka šo reģistru ved valde un ka nodalījumu ar savu parakstu apliecina valdes priekšsēdētājs un valdes pilnvarots loceklis. Tātad šobrīd vairs šī iespēja, ka akcionāru reģistra vešana tiek uzticēta kādam citam ārpus sabiedrības, nav iespējama. Pārējot pie dematerializētajām akcijām, tās tātad ir iegrāmatojums centrālajā vērtspapīru depozitārijā, kurš saņems Latvijas bankas atļauju depozitāru darbībai, vai kurš ir ieguvis tiesības sniegt depozitāriju pakalpojumus Latvijā atbilstoši tā sauktajai depozitārija regulai. Un šobrīd šādā statusā darbojas Nasdaq. Prasība par akciju iegrāmatošanu depozitārijā attiecas gan uz tādām akcijām, kas ir iekļautas regulētajā tirgu, gan alternatīvajā tirgu, gan uz jebkurām citām akcijām. Lēmumu par depozitāriju, kurā iegrāmatot akcijas, pieņem akcionāru sapulce ar kvalificēto balsu vairākumu, un pēc šī lēmuma pieņemšanas valdē ir pienākums paziņot uzņēmumu reģistram par depozitāriju, kurā tad šīs akcijas ir iegrāmatotas, pievienojot attiecīgā depozitārija apliecinājumu. Un šis pēdējais pienākums ir domāts tam, lai trešās personas zinātu, kurā depozitārijā tad akcijas ir iegrāmatotas, lai tad attiecīgi varētu vērsties un pieprasīt informāciju, ja šīm personām tādas tiesības ir. Jaunums komerclikumā ir dematerializēto akciju turētāju paziņošanas pienākums, proti, ja akcionārs ir ieguvis vairāk nekā 5% dematerializēto akciju, tad viņam ir pienākums par šo paziņot sabiedrībai. Tas pats attiecas arī uz katru turpmāko līdzdalības palielināšanos par 5%, un kamēr akcionārs nav paziņojis par šo, viņš nevar izmantot savas balstiesības, kas izriet no šīm akcijām, par kurām bija jāpaziņo. Akcionāram tāpat ir jāpaziņo par līdzdalības samazināšanos par katriem 5% vai zem 5%. Un tad, kad sabiedrība ir saņēmusi šo informāciju no akcionāra, tai ir pienākums par to informēt uzņēmumu reģistru, kas atkal šo publisko reģistrācijas lietas publiskajā daļā. Šis viss, ko es stāstīju, attiecas tikai uz tām sabiedrībām, kuras nav iekļautas regulētajā tirgū. Tām akciju sabiedrībām, kuras ir iekļautas regulētajā tirgū, tām ir piemērojams regulējums, kas ir finanšu instrumentu tirgus likumā. Par to vēlāk sīkāk pastāstīs arī mans kolēģis Māris, bet tur tā tad ir speciāls regulējums, kas nedaudz atšķiras no šī, kas ir šobrīd paredzēts komerclikumā. Komerclikumā ir iekļauta šobrīd norma, ka sabiedrībām un akcionāriem ir tiesības saņemt informāciju par sabiedrības dematerializēto akciju turētājiem. Šī prasība un šādas tiesības ir jaunums komerclikumā. Iepriekš šādas tiesības dematerializēto akciju gadījumā komerclikumā nebija nostiprinātas, un tas noteikti ir uzskatāms par būtisku mazākumu akcionāru tiesību aizsardzības pastiprinājumu. Jo ļoti bieži, lai izmantot savas tiesības, ir nepieciešams zināt, kas tad ir
pārējie akcionāri sabiedrībā. It īpaši tas ir gadījumos, kad ir ceļama prasība tiesā vai, piemēram, jāizvirza kandidāti padomes locekļu ievēlēšanai. Kārtība, kad šī informācija tiek pieprasīta, ir sekojoša. Akcionārs vispirms vēršas pie sabiedrības, lūdzot šādu informāciju. Sabiedrība vēršas tālāk pie depozitārija un saņem šo informāciju no depozitārija. Kad šī informācija ir saņemta, tad tā tiek nodota akcionāram, un likums arī paredz šādi saņemtās informācijas glabāšanas termiņu. Sabiedrībai ir tiesības glabāt šo informāciju ne ilgāk kā gadu no tā brīža, kad viņi uzzināja, ka šis akcionārs ir zaudējis akcionāra status. Savukārt akcionāram 1 gadu no šīs informācijas saņemšanas dienas. Sabiedrība, kuras akcijas ir iekļautas regulētajā tirgu, vadās pēc tām normām, kas ir iekļautas Finanšu instrumentu tirgus likumā, kur šī informācijas pieprasīšanas kārtība ir nedaudz atšķirīga nekā komerclikumā. Un pašā tuvojoties nobeigumam, es gribēju skaidrības labāk uzsvērt to, ka nevajadzētu jaukt akciju veidus ar akciju kategorijām. Katrā akcijā var nostiprināt dažādas tiesības, gan uz dividendes saņemšanu, gan uz likvidācijas kvotas saņemšanu, gan arī uz balstiesībām akcionāru sapulcē. Un vienā akcijās, kurās ir nostiprināts vienāds tiesību apjoms, ir vienas kategorijas akcijas, un ja sabiedrībai ir šādas, ja ir izlaistas vairākas kategorijas, tad katrai šai kategorijai jāpiešķir savs apzīmējums. Un varbūt jūs esat dzirdējuši par tādām priekšrocību akcijām vai personāla akcijām. Tie nav jauni kaut kādi akciju veidi, bet tās ir īpašas akciju kategorijas, kas šobrīd jau ir komerclikumā paredzētas. Un tad pavisam īsi par katru no tām. Priekšrocību akcijas ir akcijas, kuras var emitēt, ja tās ir paredzētas statūtos. Tās dod akcionāram īpašas tiesības uz dividendēm un uz likvidācijas kvotu, bet nedod balstiesības. Bet te ir tāds jāņem vērā tas, ka ja akcionāram ir šīs īpašās tiesības uz dividendēm, un ja 2 gadus, pārskata gadus pēc kārtas akcionārs šīs dividendes nav saņēmis, tad viņas pārvēršas atkal par akcijām ar balstiesībām proporcionāli akcionāram piedarošam akciju skaitam. Un savukārt tad, kad akcionārs saņem šīs neizmaksātās dividendes, tad atkal tās balstiesības pazūd un tās paliek akcijas ar tiesībām uz dividendēm. Savukārt personāla akcijas ir neatsevināmas, tās ir reģistrētas akcijas, un tās tiek piešķirtas, tās tiek piešķirtas sabiedrības darbiniekiem, padomes un valdes locekļiem. Tās ir piešķirtas sabiedrība gan saviem, gan šīs sabiedrības vienā koncernā esošo sabiedrību darbiniekiem, valdes un padomes locekļiem. Un šīs tiesības dod tiesības saņemt dividendes, likvidācijas kvotu, ja sākotnēji tās ir tikušas piešķirtas par maksu, un balstiesības, ja šādas tiesības ir paredzētas statūtos. Šo akciju tāda īpatnība ir tas, ka izbeidzoties attiecīgiem statusam, piemēram, darbiniekam zaudējot darbinieks vairs nav darbtiesiskajās attiecībās ar sabiedrību vai valdes vai padomes loceklis ir beidzis pildīt savus amata pienākumus, tad šīs akcijas pāriet sabiedrībai. Un ierakstu akcionāru reģistrā var izdarīt bez bijušā akcionāra piekrišanas. Un šī iespēja dabūt sabiedrībai šīs akcijas atpakaļ ir, manuprāt, par iemeslu tam, kāpēc likumdevējs tās ir konstruējis kā reģistrētas akcijas, restīvi tādas, kas tātad tiek reģistrētas, par kurām tiek veikti ieraksti akcionāru reģistrā, kuru tad ved pati sabiedrība un kuru tad kontrolē arī pati sabiedrība. Un pašā nobeigumā tāds retorisks jautājums, vai komerclikuma akciju uzskaitas un reģistrācijas reformas mērķi ir sasniegti, tad mana īsa atbilde būtu jā un nē. Mazliet plašāka jā, jo tas regulējums, manuprāt, ir palicis skaidrāks, viņš ir kļuvis saprotamāks arī man kā juristam, ne tikai cilvēkiem, kas nav juristi. Un sadaļā par nē, te es lieku jautājumu zīmi, jo, kā zināms,
ir uzlikts par pienākumu publiskot šos akcionārus, un vismaz vēl mēnesi atpakaļ tikai 20% no visām akciju sabiedrībām bija publiskojuši savus akcionāru struktūras. Vai tie 80%, kas ir atlikuši, to izdarīs līdz jūnija beigām, kad ir šis termiņš, te es lieku to jautājumu zīmi. Tas man arī būtu viss. Vai jums ir kādi jautājumi? Kas ir tādi nepublisko? Cik ilgi tā var eksistēt? Kādas sekas, jā? Par to sīkāk stāstīs mans kolēģis Kristers, bet tā ātrā atbilde, ka uzņēmuma reģistram būs tiesības izslēgt šo sabiedrību no uzņēmuma reģistra. Sakiet, vai notāriem būs tiesības arī paskatīties, piemēram, konkrētu situāciju, atklājies mantojums. Mamma teica, ka viņi ieguldīja Latvijas balzā akcijas savu laiku certifikātiem. Kā to notārs īsti nezināja, kā to pārbaudīt? Tur, protams, ir jāskatās, kādas tās akcijas tai konkrētajai sabiedrībai ir, vai tās būs tās... Cilvēks ir miris, neko vairs neatrod, bet zinu, ka tāds certifikāts savu laiku tika ieguldīti tajos uzņēmumos, bet kur to visu pārbaudīt? Tur jāsāk ar to, ka ir jānoskaidro, kāda veida tad akcijas ir šai sabiedrībai, un attiecīgi no tā, kāda tad veida akcijas šai sabiedrībai, tad skatīties, kādas ir iespējas pieprasīt šo informāciju un saņemt. Tātad, ja tā būs, tas ir redzams, ja jūs uzņēmuma reģistrā sabiedrības publicē savus statūtus, un no statūtos ir tad šī informācija par to, kāda veida akcijas sabiedrība ir emitējusi. Mums ir jautājumi arī no skatītājiem un arī komentārs no tiešsaistes skatītājiem, kad droši uzdodiet jautājumus skaļāk, lai var arī dzirdēt tiešsaistē. Un viens no jautājumiem ir par to, kad akcijas ir dematerializētas akcijas, nav publiskā tirdzniecībā. Un pirmais jautājums ir dematerializētu akciju gadījums vai akciju sabiedrībai jāved savs alternatīvs akcionāru reģistrs. Balstot akcionāru sapulcē ir tiesīgs gan tas, kurš ir dereģistrējis akcijas vērtspapīru kontā, gan pārējie. Ja tās ir dematerializētas akcijas, tad viņas tiek grāmatotas depozitārijā, un sabiedrība pati kā tādu šo reģistru vairs iekšējienē neved. Šo reģistru, akcionāru reģistru ved tikai sabiedrība, kurai ir šīs reģistrētās, jeb agrāk vārda akcijas. Un otrs jautājums ir, gatavojot akcionāru sapulci, ieraksta datums ir 10. aprīlis, sapulces datums 18. aprīlis, dividendžu izmaksas datums 6. jūnijas. Vai laikā starp 10. un 18. aprīli var notikt akciju atsevināšanas darījums? Akcionāru sapulces sasaukšana, manuprāt, nekādā veidā neierobežo iespējas atsevināt akcijas. Labi, paldies jums. Vai ir vēl kādi jautājumi? Ja nav, tad es došu vārdu kolēģim Mārim. Jā, labdien vēlreiz. Zane jau teica, ka Finanšu instrumentu tirgus likums attiecas uz tām akcijām, kas ir regulētajā tirgu, vai kā mēs sakām, tautas valodā biržā, un komerclikums uz šīm akcijām neatiecās. Pirms varbūt pievērsties prasībām, ko nosaka likums, es vēlējos iezīmēt esošo vidi Latvijas kapitāla tirgu, kāda tā esošā situācija, paskatīties uz to, kā arī pastāstīšu jums par perspektīvu, par nākotnes plāniem, uz ko tad valdība plāno virzīt Latvijas kapitāla tirgu. Kas tad tagad ir Latvijas kapitāla tirgus? Uzreiz gribu tā mazliet pabrīdināt, ka to, ko stāstīšu par esošo situāciju, situācija ir negatīva, slikta, pesimistiska, bet nevajag uzreiz krist pesimismā, jo tas plāns un perspektīva, kas ir iezīmēts šobrīd valdības darba plānā, ir gaišāks un labāks noteikti. Tā kā apskatāmies, kur mēs esam šobrīd, un tad pārēsim tālāk pie labām ziņām. Attiecībā uz finanšu tirgus indeksiem, viens no tādiem plašāk izplatītākajiem ir Morgan Stanley International klasifikācija. Diemžēl Latvija vispār šajā klasifikācijā nav redzama, kas arī nozīmē to, ka Latvijā nav lielu institucionālo investoru.
un ir maz investīcija kapitāla tirgu. Visi eksperti vienasprātis apgalvo, ka mums ir ļoti labas attīstītas finanšu iestādes, kredīti iestādes, bankas, apdrošināšanas sabiedrības, bet ir ļoti vājš finanšu tirgus, tās ir akcijas, obligācijas. Tāpat arī, ja mēs skatāmies un salīdzinām ar pārējo pasauli, tad attīstītajās valstīs vidējais finanšu tirgus indeks ir 0,54, tad Latvijā tas ir 0,04, tātad pat vesels. Nesanāk 0,5%, kas, protams, ir sliktas ziņas. Attiecībā uz procentu no iekšzemes koprodukta, tad Latvijas akciju kapitalizācija 2021. gadā bija 3%. Grūti būtu pateikt, ko tas īsti nozīmē, tāpēc mums jāpaskatās salīdzinājumā. Un bieži vien, un vislabākais rādītājs, protams, ir kaimiņu valstis. Ja mēs skatāmies uz Lietuvu, tad šie 3% kļūst ļoti mazi. Lietuvā mums ir 9,3% no iekšzemes koprodukta akciju kapitalizācija. Igaunija ir vēl labākā situācija, 17,4%. Ja mēs apskatāmies uz vidējo Eiropas Savienības rādītāju, tad ir 54%. Tā kā mēs redzam, ka kur augt un attīstīties ir. Un šī ir noteikti joma, kur Latvijai būtu jāattīstās un jāaug. Tāpat arī attiecībā uz monetāro apjomu, tad 2022. gadā Latvijā kapitalizācija bija 737 miljoni. Tieši tāpat, kā iepriekš arī šķiet liels cipars, bet kā vienmēr salīdzinājumā skatoties uz mūsu kaimiņiem, tad Lietuvā tie vairs nav miljoni, tie ir miljardi, 4,75 miljoni 2022. gadā. Un ļoti līdzīgi ir Igaunijai 4,71 miljardus. Tā kā redzam, ka mēs esam, diemžēl, bet mēs atpaliekam no mūsu kaimiņiem. Kāds ir bijis kopējais apgrozījums? Akciju tirgu 2022. gadā Latvijā tie bija 11,4 miljoni eiro. Ja mēs apskatāmies uz Baltijas kopējo fonu, tas ir tikai 1,8%. Tas ir ļoti, ļoti maz. Saprotam, pārējo visu aizņem Lietuvu un Igauniju. Tāpat arī šobrīd nav neviena valsts un pašvaldību uzņēmuma akcijas kotētas biržā. Tas ir plānots, par to es pastāstīšu mazliet vēlāk. Mums ir jāpaskatās arī, kā izskatās Baltijas kaimiņi, lai redzētu faktiski, kur mēs varam attīstīties un kā Latvijas kapitāla tirgus varētu izskatīties. Tad, ja mēs skatāmies uz mūsu kaimiņiem, tad Lietuvā ir liels enerģētikas uzņēmums Ignitis Group. Tā akcijas ir kotētas biržā. Ja mēs skatāmies uz Igauniju, tad Enefit Green, arī liels valsts uzņēmums ir biržā, un arī banka, LHV banka, akcija arī ir biržā. Latvijā, diemžēl, mēs vēl lūkojamies un plānojam darīt to, ko mūsu kaimiņi jau ir izdarījuši. Kāds tad ir īpatsvars valsts un pašvaldību uzņēmumiem? Tad Lietuvā tie 36% no visām biržas uzņēmumiem ir valsts un pašvaldību uzņēmuma akcijas. Igaunijā arī līdzīgs procents, 38%. Kā jau es arī teicu, Latvijā, diemžēl, neviens nav. Ir 0% no valsts pašvaldību uzņēmuma akcijām kotētas biržā. Pārēsim pie pozitīvākām ziņām. Tās bija tādas pesimistiskākas ziņas, bet nav tā, ka ir pilnīgi viss slikti. Noteikti Latvijā ir arī labi veiksmes stāsti. Un pavisam nesen, 2021. gadā, rudenī, sākotnēji akciju piedāvājumu Baltijas oficiālajā sarakstā piedāvāja Delfin Group, Latvijas uzņēmums. Viņiem izdevās ļoti labi startēt, piesaistīja 6000 jaunus akcionārus, kas ir tiešām labs rādītājs. Un naudas izteiksmē tie bija 8,09 miljoni eiro viņi piesaistīja šajā publiskajā akciju piedāvājumā. Ja. Otrs labs arī piemērs ir Viršā degvielas tirgotājs. Viņu šo publisko piedāvājumu citā sarakstā, alternatīvajā tirgu piedāvāja First North sarakstā, arī tajā pašā gadā rudenī. Izdevās vēl vairāk akcionārus piesaistīt, 10 000 akcionārus, kas arī potenciāli ir viņu klienti. Un naudas izteiksmē mazliet mazāk, bet arī diezgan nozīmīgi cipari piesaistīja 7,8 miljonu eiro. Un trešais un pēdējais, ko es arī gribētu izcelt, ir Indexo pensiju fondu pārvaldītājs,
kurš arī plāno atvērt un reģistrēt Latvijā savu banku. Baltijas oficiālā sarakstā 2022. Gada jūlijā viņiem izdevās piesaistīt 3,5 tūkstošu jaunu akcionāru. Un naudas izteiksme arī ļoti līdzīgi kā iepriekšēji 7,49 miljoni eiro piesaistību. Kas, manuprāt, ir tiešām labi stāsti un vajadzētu mudināt uz tādu optimismu vairāk. Par to, ko tad mēs varam sagaidīt, kāda varētu būt nākotne Latvijas kapitāla tirgumu. Un tas ir vairāk saistīts ar mūsu valdības plāniem. Ko tad mūsu valdība plāno? Ir Latvijas valdības deklarācija ierakstīts mērķis, kas iepriekš nav bijis attīstīt Latvijas kapitāla tirgu. Tāpat arī ir Finanšu ministrijas informatīvais ziņojums nesen valdībā apstiprināts. Viens un galvenais mērķis ir izvietot biržā valsts un pašvaldību uzņēmumu akcijas. Un valdība tiešām nopietni uz to iet, un tad to ir paredzēts darīt. Kā viens no pirmajiem pilotprojektiem, kas varētu būt, tas vēl nav pilnībā apstiprināts, bet daudz esat dzirdējuši noteikti Latvenergo, Latvijas valsts mežu kopuzņēmumu, Latvijas vēja parka akcijas, kur pēc sākotnējiem aplēsēm ir vajadzīgs aptuveni 1 miljards eiro. Vai to visu, protams, varēs piesaistīt biržā, tas cits jautājums, bet finansējums diezgan liels vajadzīgs, un birža ir kā viens no tiem mērķiem, kur paredzētu šo finansējumu piesaistīt. Mērķis ir līdz 27. gadam šo kapitalizāciju pacelt no esošiem 3% līdz 9% no iekšzemes koprodukta. Summas izteiksmē tie būtu 3,5 miljardi eiro. Un tas ļautu Latvijai beidzot parādīties šajā Morgan Stanley klasifikācijā. Zemākajā grupā, tā saucamā robežu valstu grupā, bet tomēr mēs parādīsimies jau šajā klasifikācijā. Tas nozīmē, ka starptautiski institucionālie investori mūs redzēs un noteikti sāks varbūt investēt vairāk mūsu kapitāla tirgū. Tāpat arī iet runas par to, ka jau nākamajā gadā aviosabiedrība Air Baltica varētu sākotnēji publisko piedāvājumu biržā izvietot. Mērķis ir 250 miljonus eiro piesaistīt, lai atgrieztu valsts aizdevumu, kas bija Covid laikā iedots aviosabiedrībai. Tiek runāts arī par Rīgas siltumu, par Rīgas pašvaldības uzņēmumiem, Rīgas siltumu, Rīgas ūdeni, bet šobrīd pašvaldība saka, ka tas nebūtu tuvākajā laikā. Šīs sabiedrības vairāk strādā ar obligācijām, kas ir cits veids, bet akcijas pagaidām nav paredzēts. Visticamāk, biržā neredzēsim, arī nav noteikts, bet tāda strateģiska uzņēmuma, ka Latvenergo sadales tīkls, Starptautiskā lidosta Rīga, augšsprieguma tīkls, šobrīd valdība neapsver šo uzņēmumu akcijas tirgot biržā. Viens no pēdējiem jaunumiem par atbalstu pasākumiem Latvijas uzņēmējiem ar mērķi veicināt privātos un arī valsts un pašvaldību uzņēmumus iet uz biržu un piedāvāt savas akcijas biržā. Pagājušā gada oktobrī ministrs kabinets pieņēmis jaunus noteikumus, numur 597, neteikšu garš nosaukums, bet proti mērķis ir, ka ir Eiropas Savienības fonds izveidots, atbalsts paredzēts maziem vidējiem uzņēmumiem, kuri vēlas tad attiecīgi iet kapitāla tirgu. Ne tikai tās būtu obligācijas, tās būtu arī akcijas. Un, protams, ka tas prasa diezgan lielu finansējumu. Šī atbalsta programma tad būtu šo finansējumu daļēji sniegt. Kopējais finansējums, kas šī atbalsta programmām nav ļoti liels, nepilni 2 miljoni eiro, bet tomēr tas labs solis uz priekšu, un noteikti šis finansiālais atbalsts ir vērtīgs. Kas jāņem vērā, kad drīzumā varētu būt arī šī iesnieguma atlase, un tā būs vienu reizi. Ja citos Eiropas Savienības fondu projektos, kur finansējums ir lielāks, ir vairākās kārtās šī iesnieguma atlase, jāņem vērā, ka būs tikai vienu reizi, līdz ar to jāsako noteikti līdzi informācijai internetā, un ja ir interese par šo, tad noteikti vajadzētu pieteikties. Ko tad atbalstīs? Atbalstīs tā saucamo IPO, sākotnējo publisko piedāvājumu akcijām, arī otrreizējo publisko piedāvājumu, piemēram, Indexo vai Delfin Group gribētu vēlreiz izvietot papildus akcijas, arī šiem pasākumiem varēs saņemt finansiālo atbalstu. Vienam akciju emisijas projektam maksimālais atbalsts ir 200 000 eiro, bet ne vairāk no visām šiem attiecinājuma izmaksām 50% apmērā. Tā kā, ar 200 000 eiro var rēķināties. Protams, ir arī prasības, kādam jābūt šim startam kapitāla tirgu.
tad mērķim jābūt piesaistīt vismaz 500 000 eiro, un termiņš ir 29. gada beigas, līdz kuram tad būtu jāīsteno, piemēram, sākotnējais publiskais piedāvājums akcijām. Tas būtu par esošo vidu situāciju, kurā mēs šobrīd esam. Par finanšu instrumentu tirgus likumu, kā man kolēģi Zane norādīja, tad tirgus likums attiecās uz vērtspapīriem. Un mēs runājam par demokratizētajām akcijām kā par vērtspapīriem, kuras ir izvietotas vai nu regulētajā tirgu, vai nu tā saucamajā daudzpusēju tirdzniecības sistēmā. Tad varbūt sīkāk, kas tad ir kas no šiem nosacīti sarežģītiem terminiem. Regulētais tirgus, tā kā mums ir Latvijā viena birža, Nasdaq, tad regulētais tirgus, mēs saprotam, Nasdaq Baltijas oficiālais saraksts, tas tāds nosacīt visnopietnākais saraksts ar visnopietnākajām prasībām. Un likums paredz to, ka šajā sarakstā akcijas sabiedrība var piedāvāt savas akcijas tad, ja minimālā kapitalizācija, tad minimālais kapitāls, ko paredzēts piesaistīt, ir vismaz 1 miljons eiro. Sabiedrībai vismaz par iepriekšējiem 3 gadiem savu gadu pārskati ir jāpublisko, tad nevar uzreiz nodibināt un tā teikt, iet startēt šajā Nasdaq Baltijas oficiālā sarakstā. Ir noteikts prasības, kas jāievēro. Protams, arī pašam Nasdaqam ir arī savas prasības, kas noteikti jāievēro, kas nav vienkāršas, jo joma ir nopietna. Savukārt, kas tad ir daudzpusēja tirdzniecības sistēma? To tad mēs saprotam šis alternatīvais tirgus, Nasdaq First North, ir vienkāršāks attiecībā uz uzņēmumiem. Nav noteikts prasības komercdarbības vēstures ilgumam, nav noteikts prasības arī sabiedrības tirgus vērtībai, tā kā arī mazākas sabiedrības var noteikti šeit pieteikties. Ir arī atvieglots prasības dokumentiem, jo dokumenti ir diezgan daudz un prasības lielas. Tas pats prospekts, kurš jāsagatavo un prasa diezgan daudz laiku. No 6 mēnešiem līdz pat 1 gadam varētu būt vajadzīgs, lai varētu startēt regulētajā tirgu. Tāpat arī mazāks ir apkalpošanas maksas, salīdzinot ar Baltijas oficiālo sarakstu. Kādas tad ir prasības akcijām, lai varētu šajos tirgos piedalīties? Tad, kā jau tas tika iepriekš teikts, ir jābūt dematrizētām akcijām. Regulētās akcijas, diemžēl, nevar šeit tirgos piedalīties. Kas ir jāņem vērā? Ja ir plānots dematrizētās akcijas tirgot biržā, tad visas konkrētās kategorijas akcijas ir jāpiedāvā. Tas nozīmē, ja sabiedrība vēlas kādas akcijas netirgot, tad ir jāizveido dažādas kategorijas. Viena kategorija, kas paliks, netirgotas, kas būs dažiem akcionāriem piedalīs, un tās, kuras vēlaties tirgot biržām, tām ir jāizveido atsevišķa kategorija, un šī visa kategorija pilnā apjomā ir attiecīgi arī jātirgo regulētajā tirgu. Kas vēl ir būtiski akcijām, šīm akcijām, kas būs šajā kapitāla tirgu, nedrīkst būt nekāda atsevināšanas ierobežojuma. Kā piemēram, pirmpirkuma tiesības, tad šādas nedrīkstēs būt. Tām ir jābūt tā saucamām brīvi tirgojamām, un no statūtiem šīs prasības attiecībā uz dematerializētajām akcijām biržā būs jāsvītro, un tādas nedrīkstēs būt. Kā jau tika norādīts, šīm akcijām noteikti obligāti jābūt iegrāmatotām centrālajā vērtspapīra depozitārijā, kas mums ir Nasdaq CSD Latvijā. Ir jāatver finanšu instrumentu konts, vai saucamies vērtspapīra konts, par ko sīkāk varbūt pastāstīs kolēģi no Nasdaq un Svetbankas. Kur mēs varam atvērt vērtspapīra kontu, ir 3 vietas. Tā ir banka, Svetbanka, pat tiks pastāstīs sīkāk, ieguldījuma brokeru sabiedrības, kuras saraksts pieejams Latvijas bankas mājaslapā, kuras viss ir uzskaitīts. Tāpat arī Nasdaq CSD ir šis vērtspapīra kontu iespējams atvērt. Par paziņošanu ir jāņem vērā, ka akcionārs, kurš būs iegādājis akcijas biržā, ir noteikts paziņošanas pienākums. Tātad likums ir noteicis tādu, trepi, nosacīti 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 vai 75%. Tātad līdz ko akcionārs pārsniedz vai viņam samazinās par šo procentu, tad ir jāziņo obligāti gan Latvijas bankai, gan arī akcijas sabiedrības valdē. Kā piemērs, ja man piederētu
4% akciju no visu kapitālu, un es iegādātos vēl papildus akcijas, un man būtu, pieņemsim, 7%, tas nozīmē, ka man ir jāziņo gan Latvijas bankai, gan valdei. Tāpat arī, ja man, teiksim, būtu 7% akciju, un es pārdotu, un attiecīgi man atkal būtu 4%, man atkal būtu jāziņo. Kā notiek paziņošana? Ir speciāla veidlapa, Latvijas bankas apstiprināta veidlapa, diezgan detalizēta, izvērsta. Daudz informācijas tiek prasīta, un tā noteikti ir jāizpilda, un tā ir internetā noteikti Latvijas bankas mājaslapā, un arī citās vietnēs ir pieejama. Attiecībā uz termiņiem ir ļoti īsti termiņi, tas ir jāņem vērā. Ir 4 tā saucamās tirdzniecības dienas, vienkāršot runāju 4 darba dienas. Šī veidlapa jāizpilda un jāizsniedz. Viss ir elektroniski pieejams, to noteikti var izdarīt. Jāņem vērā, ka par šī pienākuma neizpildi var būt arī sekas. Sodi. Sākumā visticamāk būtu brīdinājums, ja tas tiek sistemātiski notiks, tad var arī diezgan liela sodi būt, un sodi ir diezgan liela. Noslēgumam, ko es vēlētos vēl papildus pastāstīt, varbūt piebilst papildus vēl klāt pie šiem atbalsta pasākumiem, ko Latvijas valdība ir apstiprinājusi, tad jau kādu laiku ir tā saucamā vērtspapīru smilškaste izveidota, ko izveidojas Latvijas banka sadarbībā ar partneriem. Arī mūsu birojas ir šīs programmas partneris. Un šī vērtspapīru smilškaste dod iespēju uzņēmējiem, kuri plāno, domā, ne tikai akcijas izvietot sākotnēji publiskajā piedāvājumā, bet arī obligācijas, kas ir vien populārāks pēdējā laikā, ir labs līdzeklis, kā piesaistīt finansējumu ārpus bankas finansējumiem. Tad ir ļoti labi iespēja pa brīvu, tā teikt, saņemt tādu ekspertu sākotnēju novērtējumu un ieteikumus, kas tad uzņēmumu būtu jāuzlabo, lai tad varētu attiecīgi vai no obligācijas piedāvāt, vai no arī akcijas piedāvāt publiskajā piedāvājumā. Tas no manas puses tad arī būtu viss par finanšu instrumentu tirgus likuma prasībām, un būšu gatavs arī atbildēt uz kādiem jautājumiem, ja tādi būs. Paldies! Jā, vai kādam ir klātienē jautājumi? Nav, bet mums ir iesūtīti jautājumi. Tātad pirmais jautājums. Vai nevar sanākt, ka valsts un pašvaldību uzņēmuma akciju tirgošana biržā rezultātā šie uzņēmumi tiek privatizēti un nonāk privātpersonu kontrolē? Nē, tas, ko tagad valdība plāno un tas, kas attiecās uz kapitāla tirgiem, ir pilnīgi atšķirīgi no privatizācijas, kas bija 90. gados. Un nav plānots visas akcijas piedāvāt akciju tirgu, tikai daļu, kas noteikti nebūs kontrola pakete, kas tiešām būs kā finansējuma piesaistīšana, un šie akcionāri būs noteikti, tur nebūs viens akcionārs, tur būs visticamāk, es pat teiktu, 1000, kā mēs redzējām no Delfina un viršiem, tie ir 1000 akcionāri, kas pērk mazus apjomus akciju, un kopumā tas nedos kontroli, teiksim, pieņemsim, mēs paņemsim to pašu Air Baltica, tad tas noteikti nedos kontroli paketi. Tas būs papildus finansējums. Un vēl ir viens jautājums. Ar ko kapitāla piesaista biržā ar IPO ir labāka par aizdevumu no bankas? Pirmkārt, tie ir atšķirīgi finansējumi. Aizdevums ir jāatgriež. Savukārt, ja mēs skatāmies IPO, kas ir sākotnējais publiskais piedāvājums, tad šis ir kapitāla ieguldījums, kurš nav jāatgriež. Tie ir jauni akcionāri, jauni kapitāla ieguldījumi, bet, protams, jāņem vērā, ka uzņēmumam ir noteikts prasības uz atklātību, caurspīdīgumu, dividendžu izmaksu un tādā ziņā. Un IPO varētu būt, teiksim, ja salīdzinot ar bankas aizdevumu, kaut kādiem ambiciozākajiem plāniem, kur bankas nebūtu gatavs dot lielu finansējumu, tad varbūt šie investori kapitāla tirgu būtu gatavi uzņemties lielāku risku attiecīgi un ar šiem mazajiem ieguldījumiem attiecīgi šo kopēju kapitāla ieguldījumu arī tad savākt sākotnējā publiskajā piedāvājumā. Paldies! Jā. Par to atšķirības starp no Latvijas bankas, esmu tāpēc arī gribu papildināt. Pirmais un galvenais, manuprāt, ir tas, ka, ja jūs ejat akciju tirgu, jūs diktējat nosaukums kā akciju emitētājs, bet ja jūs ņemat aizdevumu no bankas, tad banka diktē noteikumus. Tas, man liekas, ir ļoti būtiski. Ļoti vērtīgs komentārs, paldies, jā, tiešām.
Jā, tad es saprotu, ka jautājumu vairāk nav. Tad es došu vārdu tālāk manam kolēģim Kristaram, kurš tad pastāstīs sīkāk arī par pārējais noteikumu prasībām un pārējo visu. Paldies! Labdien visiem! Mani sauc Kristers Toms Losāns. Esmu zvērnāta advokāta palīgs, advokāta biroja Aleks Kļaviņš. Un savā prezentācijas daļā es vairāk pastāstīšu par mājasdarbu, kas tad akciju sabiedrībām ir jāveic ņemot vērā grozījumus komerclikumā. Un es vairāk pastāstīšu par tādiem juridiskiem un vairāk praktiskiem apsvērumiem, kas ir jāņem vērā, lemjot par akciju konversiju un šī procesa gaitu. Jāsāk tad ar termiņiem. Principā var izdalīt divus svarīgus termiņus, kurā akciju sabiedrībām ir jāiekļaujas. Pirmais lielais termiņu bloks attiecas uz statūtiem. Ņemot vērā, ka ir pilnībā mainījies regulējums attiecībā uz akciju sabiedrību akcijām, tad arī pārējais noteikumu komerclikumā paredz konkrētus termiņus, līdz kuram tad šīs izmaiņas akciju sabiedrības statūtos ir jāveic. Un tātad, ja akciju sabiedrībā ir tikai viens akciju veids, bet ir palicis vecais nosaukums, tātad vārda akcijas vai uzrādītāja akcijas, tad šis termiņš ir pietiekami ilgs. Tātad akciju sabiedrībām ir laiks līdz 2028. gada 1. jūlijam, lai redakcionāli veiktu izmaiņas sabiedrības statūtos. Šis pats termiņš arī attiecas uz gadījumiem, kad akciju sabiedrībai varbūt pat ir varbūt ir šis nosaukums saglabājies, bet ja vēl pastāv iepriekšējās formas, kas ņemot vērā komerclikuma grozījumus, akciju formas vairs nepastāvēs. Tātad arī šis pats termiņš attiecas šiem gadījumiem. Savukārt, krietni straujāks termiņš attiec uz tām akciju sabiedrībām, kurām aizvien ir saglabājušies divi akciju veidi. Tad šajā gadījumā akciju sabiedrībām termiņš, kurā jāizpild šis mājasdarbs, ir 2024. gada 1. jūlijs. Šajā gadījumā tad akciju sabiedrībai ir jāsaprot, kurš akciju veids turpmāk būs, vai nu tās būs reģistrētās akcijas vai dematerializētās akcijas, jāizvēlas par labu vienam akciju veidam un jāreģistrē attiecīgās izmaiņas līdz 2024. gada 1. jūlijam. Jāņem gan vērā, ka pārējais noteikumos un komerclikumā ir minēta arī atsauce uz to, ka, ja tiek veiktas citas izmaiņas akciju sabiedrības statūtos, tad uzņēmuma reģistrs var arī reizē prasīt, ka šīs izmaiņas tiek reģistrētas. Un, ja mēs skatāmies analoģiski, kā tas bija, piemēram, ar patiesiem labumu guvējiem agrāk, tad, ja sabiedrība agrāk nebija iesniegusi dokumentāro pamatojumu par patiesiem labumu guvējiem, bet sniedza citas izmaiņas, piemēram, valdē vai dalībnieku sastāvā, tad uzņēmuma reģistrs atteica reģistrēt šīs izmaiņas, kamēr attiecīgie dokumenti netika iesniegti uzņēmuma reģistrā. Un līdz ar to arī šajā gadījumā šis ir jāņem vērā, ka var būt atteikums no uzņēmuma reģistra tikai tā iemesla dēļ, ka šīs izmaiņas nav veiktas statūtos. Tas bija tāds pirmais termiņu bloks. Otrais termiņu bloks attiecas tieši uz akciju uzskaiti, kas ir jāņem vērā, ka līdz 2024. gada 30. jūnijam visām akciju sabiedrībām, neatkarīgi no tā, kāds akciju veids katrai akciju sabiedrībai ir, vai nu tās ir reģistrētās, vai nu tās ir dematerializētās akcijas, ka līdz šim termiņam tad kaut kādā veidā, vienā no abiem veidiem šīs akcijas ir jāatspoguļo uzņēmuma reģistrā. Tātad, ja tās ir reģistrētās akcijas, tad ir jāiesniedz akcionāra reģistrs. Ja tās ir dematerializētās akcijas, tad ir jāiesniedz paziņojums uzņēmuma reģistrā par depozitāriju, kur tad šīs akcijas ir tikušas iegrāmatotas. Jāatceras, ka līdzi šim paziņojumam par depozitāriju, kur akcijas ir iegrāmatotas, ir jānāk līdzi apliecībai no depozitārija, kas apliecina, ka šīs akcijas patiešām ir tikušas iegrāmatotas. Tātad tas arī nozīmē, ka ne tikai sabiedrībai no savas puses ir jāveic mājasdarbs, bet jau kopā ar depozitāriju šīs akcijas ir jāreģistrē pirms vēršanās uzņēmuma reģistrā. Jāņem vērā, ka jau ar šī gada sākumu, ja tiek veikts kādas izmaiņas akciju sabiedrības statūtos vai pamatkapitālā, tad automātiski uzņēmuma reģistrs var prasīt šo akcionāru atspoguļošanu uzņēmuma reģistrā, un arī var būt atteikumu lēmums no uzņēmuma reģistra par konkrētās lietas reģistrāciju.
Un ko jau pieminēja man kolēģi Zane attiecībā uz jautājumu, tātad, ja termiņi netiks tieši attiecībā uz akciju uzskaiti, ja termiņi netiks ievēroti, tad uzņēmuma reģistrs likvidēs sabiedrību vienkāršotā veidā. Te mēs varam vilkt paralēlus arī ar regulējumu par patieso labumu guvēju reģistrāciju. Ja nemaldos, tas bija 2018. gadā, kad stājās spēkā regulējums par to, ka sabiedrībām ir jāsniedz informācija par patiesām labumu guvējiem. Un toreiz arī bija paredzēts pārējais periods, kura ietvaros sabiedrības varēja sniegt informāciju. Un, ja tas netika darīts, tad uzņēmuma reģistrs sāka likvidēt šīs sabiedrības, kuras nebija izpildījušas likuma prasības. Protams, nevaru paredzēt precīzi, cik ātri uzņēmuma reģistrs sāks rīkoties šajos gadījumos, kad sabiedrība nebūs izpildījusi likuma prasības. Ņemot vērā iepriekšējo pieredzi, tie var būt pāris mēneši, kurā uzņēmuma reģistrs vēl dod iespēju sabiedrībai rīkoties. Visnotaļ noteikti arī uzņēmuma reģistrs sūtīs tādas atgādinājumu brīdinājumu vēstules, bet ja uz tām nebūs jebkāda veida reakcija, tad šis likvidācijas process nebūs ierastais, tas būs visai ātrs un diezgan sāpīgs tām akciju sabiedrībām, kas prasības nebūs izpildījušas. Tā, tas bija par šiem termiņiem abiem diviem. Jāņem vērā, ka attiecībā uz akciju reģistrāciju un akciju konversiju varētu arī rasties praksē problēmas. Problēmas varētu būt tieši tām akciju sabiedrībām, kurām iepriekš bija vārda akcijas dematerializētā formā. Par to arī juridiskajā literatūrā juristi rakstījuši vairākas publikācijas tieši par šo akciju formātu, tāpēc, ka iepriekš bija paredzēts, ka šīs akcijas ir no vienas puses viņas ir vārda akcijas, viņas tiek rakstiski atspoguļotas, no otras puses viņām ir jābūt finanšu instrumentu kontā. Un tas novērojums praksē bija tāds, ka akciju sabiedrībām, ņemot vērā šo haotisko regulējumu, patiesībā nebija tāda laba akciju un akcionāru uzskaitas sistēma. Un mums ir arī nācies saskarties ar šādiem jautājumiem praksē, kur akciju sabiedrības pārstāvji jautā, kā tad mēs tagad varam apzināt, vai tiešām akcijas tika pareizi nodotas iepriekš, kā viņas tika uzskaitītas. Tā ka šādas problēmas arī varētu rasties šajā pārējais periodā, šajā pārējais laikā ar akciju uzskaiti un reģistrāciju. Un vienkārši jāņem vērā tas, ka, ja tiek lēmts par akciju konkrētu konversiju, tad šī procesa gaitā ir jāatceras par visiem akcionāriem, lai nebūtu tā, ka kāds akcionārs tiek apdalīts šo izmaiņu rezultātā. Praksē man arī nācies saskarties, jau ņemot vērā šos komerclikuma grozījumus, esmu sniedzis palīdzību tieši ar akciju konversiju uz dematerializētām akcijām, un arī ir nācies sasaukt akcionāru sapulces gan reģistrētām akcijām, gan dematerializētām akcijām. Un šajā slaidā esmu izvirzījis tādus pāris kritērijus, kurus manā ieskatā vajadzētu ņemt vērā, domājot par to, kādu akciju veidu izvēlēties un vai nepieciešama akciju konversija. Pirmais kritērijs noteikti ir akcionāru skaits. Ja ir viens akcionārs, tad iespējams nav nepieciešams dematerializētās akcijas, ir tīpaši, ja nav vēlme uzņemt jaunus akcionārus sabiedrībā, jo, ja ir viens akcionārs, to ieraksta akcionāru reģistrā, iesniedz uzņēmuma reģistrā un viss ir skaidrs. Vēl viens kritērijs noteikti ir efektivitāte, kas sasaucas ar akcionāru sapulces sasaukšanu, jo visiem akcionāriem saskaņā ar komerclikumu ir jābūt informētiem par akcionāru sapulci, un ja ir vairāki akcionāri vai ļoti daudz akcionāri, tad ir diezgan liels administratīvais sloks attiecībā uz visu akcionāru informēšanu. Jo principā šobrīd akcionāri var izvēlēties, kādā veidā ar tiem sazinās par akcionāru sapulci. Akcionārs var prasīt, ka ar viņu sazinās uz sūtot ziņojumus konkrētu adresi vai sūtot paziņojumu uz e-pastu. Un ja akcionārs ir izvēlējies, ka viņam visu sūtījumu sūta uz adresi, tad var būt situācijas, kur tiešām ir jāsūta caur Latvijas pastu vairākas vēstules, un ir, protams, vēlme pārliecināties, ka šīs vēstules nonāks pie adresātiem, kas nozīmē, ka tas ir ierakstīts sūtījums ar satura apliecinājumu, un jau rodas administratīvais sloks, un
kas arī korelē ar nākamo apsvērumu, kas ir izmaksas. Un šādā gadījumā pat nesen, kad sasauca šādu akcionāru sapulci, bija tikai kaut kādi 8 akcionāri, kuriem vajadzēja izsūtīt šo paziņojumu, bet tie jau bija pāris 100 eiro, kas aizgāja Latvijas pastam tā iemesla dēļ, kad katrs sūtījums ir ierakstītā veidā ar satura apliecinājumu un tam līdzīgi. Tā kā izmaksas arī ir noteikti apstākļus, kas ir jāņem vērā. Tad 4. ir akciju atsavināšanas kārtība, jo, kā jau to iezīmēja mani kolēģi arī, kad akciju atsavināšana atšķiras no tā, vai tā ir reģistrēta akcija vai dematerializēta akcija, jo pirmajā gadījumā tas iet ar akcionāru reģistru, otrajā gadījumā ar finanšu instrumentu kontiem. Un, ja, piemēram, ir paredzams, ka būs akcionāru biežas izmaiņas, tad arī tas ir kaut kāds savu mēru administratīvais sloks valdē katru reizi tātad sastādīt jaunu akcionāru reģistru, sastādīt visus nepieciešamos korporatīvos dokumentus uzņēmuma reģistram, sniegt tos iekšā uzņēmuma reģistrā, kas atkal aiziet atpakaļ pie izmaksām, jo tur ir papildus izmaksas saistībā ar uzņēmuma reģistra pakalpojumiem. Un tad pēdējais tāds apsvērums, kurš noteikti ir jāņem vērā, ir arī, ko jau kolēģi iezīmēja, pienākumu attiecībā uz informācijas sniegšanu uzņēmuma reģistram, arī par šo te publisko daļu par akcionāriem. Katrā gadījumā ir savs mehānisms, vai tas ir akcionāru reģistrs, vai tikai informēšana par būtisko līdzdalību. Bet jā, šie ir visi apsvērumi, kur noteikti ir jāņem vērā, lemjot par to, kādu akciju veidu izvēlēties un vai nepieciešams konvertēt akcijas, piemēram, uz dematerializētām akcijām. Un tad esmu iezīmējis arī tā visai kodolīgi soļi, kas būtu veicami, ja sabiedrība vēlas izmantot dematerializētās akcijas. Sākumā no komerctiesību puses. Tātad, kā jau minēju, sākotnēji ir jāsaprot, kurš tad akciju veids akciju sabiedrībā ir nepieciešams. Pēc tam, ja tiek lēmts, ka ir nepieciešams dematerializētās akcijas, ir jāsasauc akcionāru sapulce, atbilstoši tiem noteikumiem, kādi akciju sabiedrībai jau tajā brīdī ir, proti atkarībā no tā, kādas akciju sabiedrībā ir. Un tad saskaņā ar grozījumiem komerclikumā šobrīd sapulce ir jāsasauc ne vēlāk kā 21 dienu pirms sapulces. Un tad šajā akcionāru sapulcē akcionāriem ir jālem principā par 2 jautājumiem. Pirmais ir jālemj par šo akciju konversiju, tātad dematerializētajām akcijām, un otrkārt akcionāriem ir jālemj ne tikai par akciju konversiju, bet arī par depozitāriju, kur tad akcijas tiks iegrāmatotas. Šajā aspektā svarīgi atcerēties, ka komerclikums paredz, ka par izmaiņām statūtos jābalso vismaz 3/4 no klātesošajiem balstiesīgiem akcionāriem sapulcē. Tā ka vairākumam ir tiešām jālemj, ka akcionāri, ka tie vēlas akcijas dematerializētās akcijas. Un pēc tam, kad ir pieņemts akcionāru sapulces lēmums par akciju konversiju uz dematerializētām akcijām un par depozitāriju, kur tās tiks reģistrētas, tad valde var uzsākt saziņu ar konkrēto depozitāriju, lai tad noskaidrotu, kādi praktiskie soļi ir jāveic saistībā ar šo te akciju reģistrāciju depozitārijā. Dokumentu saskaņošana ar depozitāriju un iesniegšanu uzņēmuma reģistrā. Šeit es arī ļoti kodolīgi tikai izteikšos, bet jāatceras tas, ka nosacījumi attiecībā uz akciju reģistrāciju depozitāriju var atšķirties, ņemot vērā konkrētā depozitārija prasības. Jāatceras, ka attiecības starp akciju sabiedrību un depozitāriju tiek regulētas principā privātiesiskā līmenī. Jāņem vērā, ka tiek slēgti savstarpēji līgumi. Un kopumā jāsaka, kā jau minēju, ir bijusi man iesaisti jau palīdzot akciju sabiedrībām ar šo te procesu, un var tikai pateikt, ka process ar akciju reģistrāciju Nasdaq bija tiešām patīkams, ātrs. Ar Nasdaq var ļoti vienkārši konsultēties, un tāpēc viss bija diezgan ātri saprotams, jo tur ir konkrēti dokumenti, kas no akciju sabiedrības puses ir jāizpilda. Vēl kas ir jāatceras šī posma ietvaros, kad sabiedrībai ir jāizvēlas
pilnvarotās personas, kas būs tiesīgas pārstāvēt sabiedrību saistībā ar depozitāriju. Tie var būt sabiedrības valdes locekļi, bet arī cita persona, kura no sabiedrības puses komunicēs ar depozitāriju. Un tad, kad visi dokumenti ir bijuši saskaņoti ar depozitāriju, parakstīti, tad depozitārijas izsniedz apliecinājumu par akciju reģistrāciju, ar kuru tad ir jāvēršas uzņēmuma reģistrā gan ar šo apliecinājumu no depozitārija, gan arī visiem korporatīviem dokumentiem, kas bija saistīti ar grozījumiem statūtos, akcionāru sapulci uzņēmuma reģistrā, un tad uzņēmuma reģistrs veiks attiecīgās informācijas reģistrāciju. Tas bija par dematerializēto akciju reģistrāciju, bet pašās beigās gribu pievērsties jautājumam par informācijas atklātību, par akcionāriem, par ko jau runāja mana kolēģe Zane, bet vairāk no tāda cita aspekta, no AML un sankciju aspekta un šī jautājuma būtiskuma, kas tagad ir pacēlēs. Proti, kā jau es un kolēģi minēja, tad principā šī informācija par akcionāriem kļūs publiska. Ja tās ir reģistrētās akcijas, tad par visiem akcionāriem būs informācija neatkarīgi no akciju daudzuma, jo uzņēmuma reģistrā tiek iesniegts akcionāru reģistrs, kas ir publiski pieejams. Savukārt, ja ir dematerializētās akcijas, tad publiski ir pieejama informācija par visiem tiem akcionāriem, kuriem pieder vismaz 5% sabiedrības akciju. Šis jautājums tiešām parasti ir būtisks, to parāda arī tiesu praksa arī gan Eiropas Savienības līmenī, gan arī Latvijā, jo šī gada janvārī Satversmes tiesā vērsās akcionāri pēc publiskās informācijas tieši akcionāri no Latvijas Finiera. Viņi iesniedz konstitucionālo sūdzību, norādot tātad, ka viņu ieskatā ir apdraudēts viņu tiesības uz privāto dzīvi, atklājot informāciju publiskajā daļā par to, ka viņiem pieder šīs akcijas. Par šo tematu jau ir izteikusies savā ziņā Eiropas Savienības tiesa, mazliet citā kontekstā par patiesām labumu guvējiem, bet tā galvenā Eiropas Savienības tiesas atziņa bija tāda, ka Eiropas Savienības tiesas ieskatā informācijai par patiesām labumu guvējiem nevajag būt vispār pieejamai, pilnīgi visiem sabiedrības locekļiem, bet tikai tām personām, kurām ir tiesiski interese iegūt šo informāciju. Latvijā jau Tieslietu ministrija ir analizējuši šo Eiropas Savienības tiesas spriedumu un atzinusi, ka tomēr Latvijā ir tāda situācija gan normatīvu aktu līmenī, gan ir leģitīma interese, ka tiešām šī informācija par patiesām labumu guvējiem un akcionāriem ir pieejama visiem sabiedrības locekļiem. Un, manā ieskatā ir diez vai sagaidāms, ka šī informācija kaut kādā veidā varētu būt tikt limitēta, ņemot vērā to jau reakciju no Tieslietu ministrijas puses uz Eiropas Savienības tiesas spriedumu, ņemot vērā, ka jau šobrīd tas regulējums izsens arī attiecībā uz SIA paredz, ka visa informācija gan par patiesiem labumu guvējiem, gan par dalībniekiem ir publiski pieejama. Bet laiks rādīs, varbūt Satversmes tiesa izdomās pretēji, un mēs nonāksim pie kaut kāda pārsteiguma, bet šobrīd ir tāda realitāte, kad informācija par akciju sabiedrību akcionāriem būs publiski pieejama. Tas no manas puses viss. Ja ir kādi jautājumi, droši. Sakiet, kā tas praktiski būs tajā uzņēmuma reģistrā? Piemēram, mums jau šobrīd patiesā labumu guvēju pierādīšanai tika iesniegts akcionāru saraksts. Viņi vienkārši viņu darīs publisku, vai man obligāti jāsniedz kā izmaiņas un jābūt proaktīvai? Proti, vai par jautājumu vienkārši domāju, vai... Jā, par to, ka jādara publiski zinām. Uzņēmuma reģistram šobrīd ir zinām, tāpēc, ka es iesniedzu patiesā labumu guvēja apliecināšanai aktuālo akcionāru reģistru. Jā. Man ir vēlreiz, vai viņiem jāpaziņo, ka tas ir tas pats reģistrs, kas ir spēkā? Ja jau šī prasība ir izpildīta, proti akcionāra reģistrs ir tīpaši atbilstoši grozījumiem, šī informācija ir tikusi iesniegta un patiesi labumu guvēja reģistrēti, tad nav vēlreiz pienākums to veikt. Tā ka viss ir izdarīts šajā gadījumā. Un mums ir 2 jautājumi arī no skatītājiem. Tad sanāk, ka trešā persona varēs uzņēmuma reģistrā pārbaudīt, kurš ir akcionārs reģistrēto akciju gadījumā, bet nevarēs pārbaudīt dematerializēto akciju gadījumā. Jā, šajā gadījumā ir tā, ka
no tādas uzņēmuma reģistra perspektīvas, jā, ka, ja ir dematerializētās akcijas, tad būs pieejama informācija tikai par tiem akcionāriem, kuriem pieder vismaz 5% no sabiedrības akcijām. Un, ja būs vēlme noskaidrot detalizētāku informāciju, tad parādot tiesisko interesi, kā vismaz norādīts Tieslietu ministrijas skaidrojumā, ka varēs vērsties tad pie depozitārija, lai šādu informāciju noskaidrot. Nu, vismaz akcionāri šādu informāciju varēs noskaidrot. Paldies. Un otrs jautājums. Dematerializētu akciju gadījumā vai akciju sabiedrībai jāved savs alternatīvs akcionāru reģistrs, balsot akcionāru sapulcē ir tiesīgs gan tas, kurš ir dereģistrējis akcijas vērtspapīra kontā, gan pārējie? Man liekas, šis jautājums iespējams jau, jā, bet ja depozitārijas veids akciju reģistrāciju, tad nav jāveic vēl viens alternatīvs reģistrs. Jā. Jā, tad dosim vārdu tālāk Nasdaq pārstāvēji. Labdien, mani sauc Dace Zeltiņš-Zinkevičs. Es pārstāvu Nasdaq CSD un šodien jums pastāstīšu par dematerializēto akciju iegrāmatošanu depozitārijām. Iesākumā es jūs vēlētos iepazīstināt ar mums un pastāstīt sīkāk par depozitāriem. Nasdaq CSD ir centrālais vērtspapīra depozitārijas Baltijā un Islandē. Mēs nodrošinām pēctirzniecības infrastruktūru, esam licencēti atbilstoši Eiropas centrālo vērtspapīra depozitārija regulai, kā arī vērtspapīra norēķini notiek Target 2 vērtspapīriem Eiropas vērtspapīra norēķina platformām. Mūsu pamatpakalpojumi ir sākotnējā vērtspapīra iegrāmatošana, vērtspapīru glabāšana, kā arī dažādi vērtspapīra norēķina veidi 4 vērtspapīra norēķina sistēmās. Kā arī papildu pakalpojumi, kas būtu vērtspapīra notikuma apkalpošana, vērtspapīra īpašnieku un turētāju saraksta apkopošana, ISIN kodu piešķiršana, pensiju pakalpojumi Igaunijā un Latvijā, ar lejkodu saistītie pakalpojumi un citi. Dotajā mirklī kopējā iegrāmatoto vērtspapīra vērtība pārsniedz 70 miljardus eiro, un emitenti ir vairāk kā 7000 Baltijā un Islandē. 2017. gadā, apvienojoties centrālajiem vērtspapīriem Baltijā, tika izveidots Nasdaq CSD, un Latvijas emitentu vērtspapīri tika iekļauti Target 2 vērtspapīra sistēmā, nodrošinot tiem pieeja bankām un investoriem visā Eiropā. Līdz ar to arī turpmāk vērtspapīru notikuma apkalpošana notiek atbilstoši starptautiskajiem standartiem. 2019. gadā tika izveidota tiešā saikne ar Clearstream Frankfurt, ļaujot Rietuma Eiropas investoriem patiešo iegādāties un turēt Latvijas emitentu vērtspapīrus. Turpmākajos gados Nasdaq CSD tika akreditēts lejkodu piešķiršanai klientiem Baltijā un Ziemeļvalstīs. Tika izstrādāts elektronisko balsojumu pieņemšana pirms sapulces, to apstrāde, pārskatu sagatavošana emitentiem, attiecīgi arī akcionāru sarakstu sagatavošana atbilstoši akcionāru tiesību direktīvas noteiktajām prasībām. Savukārt pēdējo 2 gadu laikā esam izstrādājuši Nasdaq CSD mājaslapu ar akcentu uz informācijas pieejamību emitentiem, kā arī tika izstrādāts e-pakalpojumu portāls, lai emitentiem būtu ērtāka un mūsdienīgāka pieteikuma iesniegšanas iespēja. Runājot par ieguvumiem un priekšrocībām, ja tiek izvēlētas dematerializētās akcijas. Pirmkārt, tas ir mazāk lieku funkciju uzņēmumu valdei. Bankas glabā pie sevis visu dokumentāciju, uz kā pamata tās veids grāmatojumus akcionāru kontos. Valdei nav nepieciešams izsniegt izziņas individuāli katram akcionāriem, jo akcionārs to var saņemt bankām. Kā arī valde jebkurā brīdī var saņemt depozitāriju sagatavot vērtspapīra īpašnieku sarakstu. Otrkārt, tā ir drošība akcionāriem. Akcionāriem ir iespējams glabāt akcijas savā vērtspapīra kontā bankā, kas garantē to drošību un neaizskaramību.
Depozitārijas darbojas saskaņā ar vispār atzītu pasaules praksi, kas arī iepriekš tika minēts, arī pašam akcionāram bez valdes starpniecības. Akcionārs var iegūt izziņu par savā īpašumā esošajām akcijām no bankas jebkurā laikā. Depozitārijas un bankas ir juridiski atbildīgas par akciju uzskaitu un dokumentācijas saglabāšanu, uz kuras pamata akcionāri var pierādīt savas īpašumtiesības. Un treškārt, tā ir iespēja veikt drošus finanšu darījumus ar trešajām personām. Darījumos iespējams izmantot depozitāriju un bankas norēķina sistēmu, kas garantē vērtspapīru samaksu pret naudu. Akcijas pēc akcionāra vēlēšanās ir iespējams apgrūtināt par labu trešajai personai, kas garantē to drošību un neaizskaramību. Kā arī akcijas var izmantot kā ķīlu bankā. Un kā arī minēja, akcijas var glabāt finanšu iestādē Baltijā vai arī citur pasaulē, izmantojot depozitāriju saikni ar starptautisko vērtspapīru depozitāriju Clearstream. Noteikti ir jāņem vērā, ka depozitāriju vērtspapīru uzskaites sistēmā tiek iegrāmatots kopējais akciju emisijas apjoms. Uzņēmumu uzdevumā depozitārijas nodrošina vērtspapīru uzskaiti vienā vai divos līmeņos. Akcionāriem ir iespēja pārvest savus akcijas uz vērtspapīru kontiem Latvijas vai ārvalstu kredītiestādēm, kur vērtspapīri glabājas līdzīgi kā nauda. Ar akcijām var rīkoties tikai un vienīgi to īpašnieks vai pilnvarotā persona. Īpašuma tiesība apliecinājums ir konta izraksts akcionāru kredītiestādēm. Un ērta vērtspapīra notikuma izpildes procedūra atbilstoši pasaulē vispār pieņemtajiem standartiem. Par kārtību pie akciju iegrāmatošanas. Tas, ko primāri, un mēs arī aicinātu pašu sabiedrību sākotnēji veikt konsultāciju ar Nasdaq CSD, kuras laikā tiek izskatīti uzņēmumu esošie statūti, tiek izrunāts arī par līdzšinēju akcionāru reģistra vešanas kārtību, problemātiku, ja tāda ir, tiek pastāstīts par turpmākajām procedūrām, darbībām, kādas ir nepieciešams, par nepieciešamo dokumentu iesniegšanu pie dematerializētu akciju iegrāmatošanas un arī par maksām. Pēc konsultācijas jau ar sabiedrību vienojās par sniedzamo pakalpojumu, kā piemēram pie pirmreizējās iegrāmatošanas, vai tas notiks jau pa tiešo vērtspapīru kontā bankā, vai arī akcionāru reģistra kontā Nasdaq CSD. Kā arī tiek vienojās par uzņēmumu pienākumu attiecībā uz vērtspapīru notikumu apkalpošanu un kā notiek akcionāru saraksta iegūves kārtība. Kad jau esam vienojušies par sniedzamo pakalpojumu, notiek līguma slēgšana. Pie līguma slēgšanas tiek iesniegti dokumenti, pavadošie dokumenti, kā arī tiek iesniegts esošais akcionāru pieņemšanas nodošanas akts un notiek akciju emisijas iegrāmatošana Nasdaq CSD vērtspapīru norēķina sistēmā. Pie iegrāmatošanas akciju emisijai tiek piešķirts starptautisks vērtspapīru identifikācijas ISIN kods. Un ko es arī vēlētos uzsvērt, ka viens līgums ir visām turpmākajām vērtspapīra emisijām, respektīvi, ja arī emitents plāno turpmāk veikt kādu vērtspapīra emisiju, attiecīgi nav atkārtoti jāslēdz līgums. Viens līgums ir visām vērtspapīra emisijām. Un kā kopsavilkumu par prezentācijā iepriekš minēto vēlētos akcentēt, ja tiek izvēlētas dematerializētas akcijas, tad tiek piešķirts akcijām starptautisks vērtspapīra identifikācijas ISIN kods.
akciju glabāšanu un norēķinu Baltijas un ārvalstu finanšu iestādēs, akcionāru sarakstu iegūšana pašapkalpošanas sistēmā, e-pakalpojumu portāls, caur kur ir iespējams iesniegt formas vērtspapīra notikumiem. Vērtspapīra notikumu izpilde notiek atbilstoši starptautiskajiem vērtspapīra notikumu standartiem. E-balsošanas pakalpojums akcionāriem un emitentiem, un kā arī pēdējais, kad dematerializēto akciju iegrāmatošana ir viens no priekšnosacījumiem vērtspapīru kotēšanai biržā. Tas laikam no manas puses arī būs viss. Paldies jums! Ja kādi jautājumi? Jā. Pārbauda akcionārus, jeb obligāciju pircējus. Es domāju, uz sankcijām un tādām lietām. Tas noteikti būs finanšu instrumenta arī konta turētāji. Mana pieredze ļoti sen atpakaļ, kad es emitēju obligācijas un kad man vajadzēja maksāt interesi, tad apakšā bija ļoti daudz offshore, kas radīja nodokļu sekas. Izmaksājot interesi. Kā tas šobrīd ir? Pie parādu vērtspapīra kupona izmaksas jūs domājat? Jā. Jā, pie parādu vērtspapīra kupona izmaksas, ja ir nepieciešams ieturēt iedzīvotāju nodokli, tad to veic emitents. Tad emitents veic aprēķinu, ietur šo iedzīvotāju ienākumu nodokli, un tālāk jau pie vērtspapīra notikuma izpildes emitents nodod informāciju depozitāriem par šo izmaksājumo apjomu, kas arī tālāk tiek izmaksāts finanšu instrumentu kontu turētājiem. Nav iespēja kaut kādā veidā limitēt, lai, kad es negribu, ka offshore kompānijas, piemēram, piedalās manā obligāciju vērtspapīra iegādē. To nevar limitēt. Man jāsaka tā, tad es uzreiz nevarēšu atbildēt šo jautājumu. Man noteikti vajadzētu varbūt arī konsultēties ar depozitāriju juristu, un es pēc tam varētu ar jums sazināties un atbildēt uz jums interesējošo jautājumu. Jā. Par to kontrolas iespējām, jo dotajā mirklī es uzreiz neatbildēšu. Paldies, un mums ir vēl viens jautājums arī no iesūtītiem jautājumiem. Kā ietekmē akciju iegrāmatojumu, ja akcijas sabiedrībai ir vairāk dažādu kategoriju akcijas? Ja, gadījumā, ja akciju sabiedrībai ir vairāku kategoriju akcijas, tad katra akciju kategorija tiek iegrāmatota atsevišķi. Un katrai akciju kategorijai pie iegrāmatošanas tiek piešķirts atsevišķs ISIN kods. Es atvainojos, mums ir vēl viens jautājums tikko ienācis. Vai dematerializēto akcionāru sarakstu būs jāpieprasa katru reizi vai redz tiešsaistē, piemēram, sasaucot sapulci? Sarakstu pieprasa sabiedrība caur akcionāru apkopošanas pašapkalpošanās sistēmu, un to sabiedrība pieprasa pēc nepieciešamības, kad ir nepieciešams šis saraksts. Bet, kā jūs minējāt, vai būs jāpieprasa? Vai jāpieprasa katru reizi, vai redz to tiešsaistē? Nē, tas ir pēc pieprasījuma. Tas ir pēc pieprasījuma. Kad ir nepieciešams, tad veic pieprasījumu. Paldies liels! Sveiki, mani sauc Kristaps Kalais, pārstāvu Svetbanku un esmu vērtspapīru pakalpojumu jomas vadītājs Latvijā. Šodien es jums pastāstīšu par akciju turēšanu un darījumiem ar akcijām. Sākam par pašu Svetbanku. Mēs esam tiešais dalībnieks Nasdaq CSD depozitārijā. Esam kā konta operators un ir diezgan veiksmīgi un ilgus gadus jau pieredze ar depozitāriju. Un tad, ja ir kādi problēma jautājumi, tad mēs visai ātri spējam to risināt. Tā ilgo gadu pieredze, par kuru minēju, arī ieguldījumu pakalpojumos, kā arī mums ir viens no konkurētspējīgākajām vērtspapīru komisijām attiecībā uz Baltijas tirgu, gan turēšana, gan darījumi biržā. Kā arī mums ir pieeja zināmākajiem biržām un depozitāriem ārvalstīs, kas ir ļoti bieži cilvēkiem ir interesi arī par ārvalstu investīcijām.
Un tad ar pilno gan biržu sarakstu, gan arī izvietojumu vietām var iepazīties mūsu mājaslapā pie cenrāžas. Tad arī tur var redzēt attiecīgi, kā izskatās, kurā valstī tad var iegādāties, kurā biržā un kurā tad arī turēt šos te vērtspapīrus. Kā arī ir plašs digitālo pakalpojumu klāsts kopumā un nemitīgi cenšamies uzlabot šos te pakalpojumus. Tad nedaudz par pašu galveno, tad, lai varētu turēt dematerializētas akcijas bankā, tad pats galvenais ir vērtspapīra konts. Tas ir pats pamats. To par akcionāru var kļūt ik viens, kurš viņu ir atvērs. Bez vērtspapīra konta mēs dematerializētām akcijām akcionāri nespējam būt. Un atvēršana ir visai vienkārši. Mums ir jānoslēdz vērtspapīra konta līgums. Un to var izdarīt divējādi. Viens ir ierodoties filiālē klātienē vai arī internetbankā. Pagaidām pēdējās dienas mums ir iespēja tikai privātpersonām atvērt internetbankā, bet visai drīz plānojam arī palaist daļai uzņēmumu šo te iespēju atvērt vērtspapīra kontu internetbankā. Gribētu vēl pieminēt, ka vērtspapīra konts ir pats galvenais, bet kas attiecās uz nepubliskā apgrozībā esošajām dematerializētajām akcijām, tad ieguldījuma konts šajā gadījumā nederēs. Pārsvarā tas mums ir vajadzīgs vērtspapīra konts. Kad, kā jau kolēģi minēja, tad vērtspapīra konts ir drošs un neaizskarams saskaņā ar vietējo likumdošanu. Akcionāriem un konta turētājiem ir visai viegli internetbankā redzēt informāciju par sev esošajiem vērtspapīriem, atlikumiem, gaidāmajiem darījumiem, cik mums plānojās, kad ienāks vērtspapīri, ja mēs esam viņus iegādājušies vai ka mēs viņus pārdodam, ka viņi pamest mūsu vērtspapīra kontu, kā arī vērtspapīra konts paver iespējas ar citiem ieguldījumiem saistītām darbībām, kā jau es minēju, tad dažādas ārzemju biržas un vērtspapīra turēšanas un korporatīvie notikumi. Un kas būtu svarīgi, izvēloties vērtspapīra kontu un konta apkalpotāju, tad, kad, ja ir vēlme atvērt vērtspapīra kontu un turēt dematerializētas akcijas, tad pie ieguldījuma pakalpojumu sniedzēja vajadzētu arī apskatīties un painteresēties, kādus depozitārijus tad šie pakalpojumu sniedzēji atbalsta, jo var gadīties tā, ka, piemēram, ja mēs vērtspapīrus esam iegādājušies kādā no tiem mazajiem fintechiem, kas tagad mūsdienās ir tik populāri, tad var gadīties, ka šos te vērtspapīrus, kas, piemēram, ir dematerializētā veidā neregulētie vērtspapīri, tad tos visticamāk arī nevarēs pārvest pie šiem te. Tad būtu jāpainteresējās pie tā pakalpojuma sniedzēja, kādas pakalpojumus tad viņi patiesībā nodrošina, vai izvēlētais vērtspapīrs var tikt turēts pie viņiem. Un arī es pieņemu, ka tas varētu būt problemātiski, ja ir konti kādā ārzemju bankā. Tad arī būtu jāpajautā par šo. Un vēl viena lieta, kā jau te kolēģi minēja, tad akcionāri netiek publiskoti, viņi tiek atklāti pēc pieprasījuma. Un tad tas varbūt kādam nāk kā tāds bonus, ja izvēlās šo te dematerializācijas ceļu. Tad par pašu to dematerializēto akciju iegrāmatošanu, kas ir tas nepubliskajā apgrozībā laistās, tad ir divi veidi. Viens no tiem ir patiešo vērtspapīra kontā, otrs ir caur šo te dereģistrācijas, kas ir tas akcionāra reģistra konts Nasdaq ISD depozitārijā. Par to pirmo, par iegrāmatošanu vērtspapīra kontā patiešo. Akcionāri emitentiem visticamāk pēc pieprasījuma norāda to savu informāciju, vērtspapīra konta numuru, kurā tad viņi vēlās iegrāmatot šos te vērtspapīrus, kas tad būs tas, kurā kontā akcionāri viņus turēt. Emitenti, ja sabiedrības nodod šo informāciju depozitāriem, viņi iet pie depozitāriju kolēģiem, šis ir tas saraksts ar akcionāriem, tik un tik akcionāri vēlas turēt tādā un tādā bankā un tā joprojām. Tad depozitārijas sazinās ar bankām, saka, mums ir jūsu klienti, kas vēlās turēt, respektīvi šāda ir tā informācija, vai vispār tie ir jūsu klienti, vai jūs vēlaties, vai mēs arī vēlamies šos vērtspapīrus pieņemt turēšanā. Tad, kad banka pārbauda šo informāciju, es atkal gribētu uzsvērt, ka būtu svarīgi pārbaudīt, ka tas ir vērtspapīra konts, jo, piemēram, ir bijuši gadījumi, kad tiek norādīti kļūdaini konti vai neatbilstoši konti, tad tas process nedaudz ievalkās, kamēr mēs sazinamies, noskaidrojam patieso to informāciju, vai tad ir varbūt jāvar jauns konts vaļā. Un pēc tam tad akcijas arī tiek iegrāmatotas šajā vērtspapīra kontā. Šeit tā akcionāri iesaisti ir visai niecīgi pašā sākumā, cik norādīt to savu informāciju emitentam. Un
tas arī tad būtu viss, kā tikt pie šiem vērtspapīriem savām vērtspapīra kontām. Otra opcija ir šī dereģistrācija. Tad pirmais ir klients dodās pie bankas, ja šīs ir jauna laiduma akcijas, respektīvi, ja viņas nav, ja nesen ir reģistrēts šis vērtspapīrs depozitārijā, tad klientam vajadzētu pārbaudīt bankas sistēmā vai doties pie bankas un teikt, ka viņi vēlas turēt šīs akcijas. Ja, piemēram, viņš nav reģistrēts, tad bankas savā sistēmā reģistrē šo vērtspapīru, pārbauda šo vērtspapīru pēc pieejamās informācijas. Un nākamais solis ir, ka klients pats jau iesniedz dereģistrācijas pieteikumu internetbankā. Es arī pēc tam parādīšu, kā tas izskatās, visai vienkāršots process. Bet jā, to var iesniegt arī gan filiālē, gan internetbankā. Un pēc šī iesnieguma iesniegšanas tad pieteikums tiek apstrādāts un dematerializētās akcijas arī tiek iegrāmatotas akcionāru vērtspapīra kontā. Tad par pašiem darījumiem ar akcijām. Vērtspapīra kontam un pieejai pie vērtspapīriem, kas glabājas kontā, ir pieeja tikai pašam akcionāram vai arī kādai pilnvarotai personai, bet citādi neviens cits pie vērtspapīriem netiek. Tad ar šīm akcijām ir iespējami darījumi ar trešajām pusēm. Tās var būt, ja uzņēmums ir regulētajā tirgū, tad tās var būt biržas, kurās notiek šie darījumi. Vai, piemēram, arī vērtspapīra norēķini, ja mēs izvēlamies būt kā savas akcijas kādam uzdāvināt, tad mēs varam veikt šo FOP, jeb Free of Payment darījumu, ka mēs varam pārvest savus vērtspapīrus kādam citam cilvēkam, vai arī tad viņus attiecīgi, ja mēs atrodam pircēju vai pārdevēju, tad mēs varam veikt šos delivery versus payment, pārvest vērtspapīrus uz citu vērtspapīru kontu, apmaiņā pret naudu. Tas viss notiek vienā brīdī. Kā arī tad, tās citas priekšrocības ir, ja ir tā nepieciešamība, tad mēs ziņojam par akcionāriem pēc pieprasījumu, mēs viņus atklājam, tur arī nav īsti nekāda iesaiste. Tad, kā jau es iepriekš minēju, ir arī tā pirkšana pārdošana regulētajā tirgū, tur ir ļoti daudz tās vietas, kur veikt interesējošie vērtspapīri, diezgan plašas iespējas. Tad ir arī mantojuma gadījumā, gadījumā, ja ir vērtspapīri tiek mantoti, tad šī izmaksas ir visai vienkāršota. Viņi tiek pārvest no viena vērtspapīra konta uz mantinieku kontu. Un pastāv arī iespēja, ja, teiksim, akcionārs izvēlās mainīt savu pakalpojumu sniedzēju, tad viņš var droši šos vērtspapīrus pats pārvest uz citu pakalpojumu sniedzēju ar šīm iepriekš minētajām Free of Payment transakcijām, ievedot bankā, gan vienā bankā, gan otrā bankā pirkšanas un pārdošanas transakcijas. Tad šeit nedaudz par to pašu pārskaitījumu paraugu. Tad tas, par ko es minēju, ka no sākuma pārbaudīt par vērtspapīru, tad no sākuma tā pirmā daļa, kur mēs ieejam vērtspapīru pārskaitījumu logā, mēs atrodam šo vērtspapīru, ja viņš ir bankas sistēmā fantastiski, mēs varam vai pirkt viņu vai pārdot, izvēlēties attiecīgi kādu, un tad mēs to darījumu veicam. Vai arī, ja mēs neatrodam šo vērtspapīru, tad mēs varam droši rakstīt bankas pārstāvjiem, un viņi arī piereģistrēs šo vērtspapīru, un tad jau tālāk varēs ievadīt šo darījumus. Šādi izskatās darījuma loks, kur mēs varam norādīt gan vērtspapīra cenu, ja tāda ir, gan vērtspapīra skaitu. Mums ir arī sagatavots šablons ar dažādiem darījumu partneriem. Primāri ir bankas iekšējais darījums, bet varbūt arī kāds cits ārējais uz kādu citu pakalpojumu sniedzēju. Un tad mēs norādām vērtspapīra kontu, darījumu partneru vārdu vai nosaukumu un norēķinu un darījumu datumus. Tad vēl nedaudz citas ar vērtspapīriem saistīti notikumi. Protams, viens no galvenajiem, kas varētu būt ļoti interesants akcionāriem un akciju sabiedrībām, ir šī dividendžu izmaksa. Tad šis notiek automātiski, piemēram, ja depozitāri kolēģi saņems šos līdzekļus, tad viņi pārvedīs tos uz piegādās mums, ja tā var teikt par naudu, ka viņi piegādā šos finanšu līdzekļus, kurus tad attiecīgi pēc vajadzīgā apjoma mēs izmaksāsim katram akcionāram, cik tur katram pienākās. Tas tiks izdarīts piesaistītajam norēķinu kontam pie vērtspapīra konta, un cik es pārsvarā tad šis pakalpojums, cik es zinu, ne pie viena neko nemaksā. Tas ir pienākās dividendes, tad viņas arī tiek izmaksātas.
Tad ir citu vērtspapīru pakalpojumu notikumu izpilde, respektīvi tie saucamie corporate actions, ja ir kādi emitents, ja īpaši viņš ir regulētajā tirgū, tad šie vērtspapīru notikumi ir tad biežāk parādība, teiksim, kapitāla vēl papildus palielināšana jau esošajiem investoriem vai atpirkšanas, tad arī šos mēs pakalpojumus piedāvājam, tad arī internetbankā var atrast konkrētā logā sev interesējušo pakalpojumu, ja viņš ir, tad aktuālie tiek arī regulāri ievietoti internetbankā. Tad vēl viena lieta, ir šī akcionāra atklāšana, kuras jau gan pirms tam pieminēju. Tas ir šo pārsvarā ir ļoti ērts process tādā ziņā, ka tam pašam investoram nekas nav jādara. Ja viņa vārdā ir iegrāmatot, tad emitents vēršās pie mums atnāk pieprasījums no emitenta caur depozitāriju, un tad mēs automātiski nosūtam, un tas ir ļoti ātrs un nekaitīgs process. Un tad vēl ir plaši pieejama informācija par vērtspapīriem. Ir pārsvarā tā informācija būs pieejama gan par regulētajā tirgu laistījiem, bet ir arī kaut kādas, kaut vai tas pats ISIN kods, ar kuru tad reģistrē vērtspapīrus, kas ir tas starptautiskais vērtspapīru kods, tad to arī var atrast savā internetbankā un redzēt gan bijušos darījumus, gan tos gaidāmos darījumus un dažādi citi ar kontu un vērtspapīriem saistītie pārskati. Tas arī laikam būs viss. Paldies! Ja vien nav kādi jautājumi. Mums ir no skatītājiem 3 jautājumi. Un pirmais būtu, kāpēc ieguldījumu konts neder privātu akciju turēšanai? Tur precīzāk vajadzēja sagatavot, bet tas ir saistībā ar to nodokļu uzstādījumu, jo pats ieguldījumu konts ir atsevišķi norēķina konts. Tas nav vērtspapīra konts, tas ir norēķina konts, kas ir piesaistīts vērtspapīra kontam, un tad tur tie noteikumi ir nedaudz citādāki. Un nākamais jautājums ir, vai un kā, kurā brīdī banka kontrolēs akciju atsvināšanas ierobežojumu ievērošanu darījumā ar akcijām, piemēram, esošo akcionāru pirmpirko tiesību ievērošanu? Ja es pareizi saprotu jautājumu, tad mēs to nekontrolējam. Respektīvi, ja tiek vērtspapīra, tas instruments tiek reģistrēts bankas sistēmā, balstoties uz to informāciju, ko mēs saņemam no depozitārija, kas ir publiski pieejami, mums ir kādas neskaidrības, attiecīgi ir kaut kādi speciāli nosacījumi, tad, man liekas, pirms tam kolēģi arī minēja, ka tad tiek reģistrēts atsevišķs vērtspapīrs, bet to mēs nepārbaudīsim, tas nebūs. Un tad tur ir arī jautājums par to, cik sarežģīti ir šie vērtspapīra instrumenti, tad vajadzētu arī papētīt to informāciju, cik iespējams. Un pēdējais jautājums būs, vai Komercbanka atvērs vērtspapīru kontu nepilngadīgam bērnam? Akciju ieguve, mantojums, dāvinājums? Jā. Tā vienkāršot, jā. Vērtspapīra kontu var atvērt nepilngadīgai personai. Tur gan ir bišķi citi nosacījumi un arī tās formas, kas jāizpild, ir nedaudz savādākas. Jo tad tur ir jautājums par aizbildņiem, kuriem arī ir jābūt klāt šī konta atvēršanas brīdī. Un jautājums ir arī par cik... Nākamā lieta ir tas, ka tiek bloķēts arī šis norēķina konts, kas ir piesaistīts pie vērtspapīra konta, un tad attiecīgi, ja tiek pārvest vērtspapīri, tad šī persona, kas ir nepilngadīga pie šiem vērtspapīriem, var tikt tikai, kad viņam ir 18 gadi. Pēc vēlāk. Ja vienīgi nav kaut kāds atsevišķs bāriņtiesas lēmums par kaut kādiem iemesliem. Jā, paldies, tad, ka jūs šeit piedalījāties. Ceru, ka bija noderīgi, liederīgi, jauna informācija, jaunas iespējas, ko apdomāt. Ja kādam ir akciju sabiedrība, ceru, ka sapratāt, kas jādara. Ja esat izdarījuši ļoti labi, un paldies arī visiem tiem, kas tiešādē mūs skatījās, un noteikti sekojat līdz arī citai informācijai. Noteikti būs arī citi dažāda veida semināri tiešādē. Paldies vēlreiz! Jā.